jo, tagad viss ir kārtībā. Un es sevi dzirdu for some reason. Kāpēc man to ir uzlicis? Mother pasaules. Dāmas un kungi, bez austiņām šitā ten pagaidām kaut kā šitā mēģināsim. Hikari pieņem saitu. Trešā kārta Ancients Exiliumiem ļoti spēcīga kārta, bet arī Haveniem tā ir signatūra, ka Dans planto bumbu. Izskatās, ka rauns jau ir uzvarēts. Un beidzot dzirdam arī kaut kādas emocijas. Komanda Havens, viņi atdzīvojas. Ir ļoti, ļoti jaudīgi. Jo viņiem ir vajadzīgas emocijas, viņiem ir jāiedod kaut kāds haipiņš pašiem sev. Un es domāju, ka šeit arī tas viss var sākties. Mans vārds ir joprojām Sandis. Kaut kur aizkadrā ļoti palīdz arī Rodions, Aleksandrs, Madars, Eriks, Mikus un, protams, arī Kirils. Šis viss notiek Cyber Empire e-sporta klubā. Šī ir 5. sezona Clever e-sporta biedrības rīkotajam čempionātam. Joprojām mēs startējam Counter-Strike'ā kā vienīgajā e-sporta žanrā. Jo uzskatām, ka visveselīgākais competitions Latvijā ir tieši šajā e-sportā. Un arī visvairāk personību, manuprāt, pagaidām, kas vismaz ir parādītas, ir e-sportā. Bet, manuprāt, LoLs un Valorants arī ir dzīvi. Tur tikai, vajag taisīt komandas. Jo, kā jau redzat, šeit spēlē komandas. Šī sezona ir īpaša sezona, jo ne tikai 2 komandas tagad taisa staku B un A saitā, bet mums ir arī 2 profesionālas komandas. Gan Olība TSB komanda, gan arī Astral. Astral pirmo reizi arī līgas vēsturē ir arī lietuvietis un igaunis Neki un Ray5 līgā. Tas, protams, ir atļauts, jo Džeki spēlē Latvijas organizācijā. 5 pistoļu pušā meinā. Hikari izdomāja, ka šādi varētu atņemt visvairāk ieročus. Šajā raundā viņi, protams, neiet pēc nekādas raunda uzvaras, bet tīri pēc ieroču izsišanas. 0-1, dāmas un kungi. Kļūst par 0-2. Kas labs notiek čatiņā? Mardiks ir full hypā. Šeit arī komanda Havens. Es pamēģināšu saprast, vai es sevi dzirdu tagad. Es tagad, dāmas un kungi, tagad Ancients, pirmais buy rounds. Dāmas un kungi, viss ir sataisīts. Tagad varam komentēt, es te biju muļķa lomā. Havens ierašoja B-saitā. Un, dāmas un kungi, Havens ierašoja B-saitā un izskatās, ka to atsist būs diezgan grūti. Bet, ja kāda komanda to var izdarīt, tad tā noteikti ir komanda Exilium. Hikari un Belis. Var just, ka kāds cits ir observeris šobrīd. Vitrāžs. Mēģina aizķert, un nesanāk, dāmas un kungi, un Exilium ar rīteiku. Principā, ne no kurienes. 1-2. Vai Havens komandai izdosies iekļūt turnīra finālā? Redzēsim to nākamajās. Starp citu, kā mums ir ar replayiem? Varam pamēģināt, varbūt, uz 1 sekundi. Kaut kā. Jo gribas parādīt to animāciju. Lāci. Vari šitajā raundā, šitajā raundā uztaisīt replayus.
dāmas un kungi, man liekas, mums būs replays, un šī tajā raundā ir MK. I see that you are in the chat, and I see that we have Lithuanians in the chat. And Lithuanians, same as Estonians, well, that's a nation I also adore and I love. That's why we will show you some replay animation, a badass OpTibet replay animation. Shout out to our 3 sponsors, which is KFC, Neoplay by Capital, and also OpTibet, which supports a lot of leagues and athletes in Latvia. Also, my favorite sport, which is Speedway, an absolute banger. If you haven't been in Speedway Grand Prix in Riga or in Daugavpils, definitely try to visit it. An absolute banger. So yeah. Also, Latvian Indoor Football League is supported by OpTibet. Also, Basketball League together with Estonia. And a long term, also hockey. I think also ice hockey is supported by OpTibet. And of course, Speedway. And the third season in a row, it's also esports. So big shout out to our general sponsor for the Premier League. Yes, back to commentary in Latvian right now. 1-2, dāmas un kungi, rezultāts. Kontakts no Haveniem. Viņi ir iesprūduši smoka. Izskatās, ka komanda Exilium gatavojās, ka kaut kas tāds varētu notikt. Un šeit arī, viss. Te arī viss, 1 un 2. Un Āsaids ir ieņemts. Havens to izdara. Man liekas, manai kamerai ir dīlējs. Vai nav dīlējs? Nē, nav dīlējs. Viss kārtībā. Viss kārtībā, dāmas un kungi, 3-1 rezultāts. Cyber Empire e-sporta klubs Rīgā, kā atvērts darba dienās no 2:00. Tūlīt pateikšu, cik tagad ir. Darba dienās no 2 līdz 2. Principā tāds ir darba laiks. Droši brauciet. Dar, ko varat arī dziesmas sāk dziedāt. Publika. Forši 1-3, dāmas un kungi, rezultāts. Un kaut kad drīz vajadzētu būt replayam. Dāmas un kungi, esam atpakaļ. Es biju bišku pazudis, man vajadzēja uzrakstīt tehniskos ziņojumus, bet katrā ziņā atkal tas ir ārauns par šajā visā brīdī, kamēr mēs, es nepievēršu tik daudz uzmanību. Exilium paspēja uzvarēt 1 raundu. Exilium, starp citu, plāno piedalīties turnīrā Portugālē, kas ir ļoti interesanti. VRS turnīrā zinu, ka Astral brauks jau uz Portugāli. Tā ka, pirmo reizi puiši būs pilsētā Portū. Varbūt, manuprāt, ļoti skaista vieta, noteikti skaistāka kā Bukareste, kur Astral jau bija, un arī komanda Way to Go ir bijusi Bukarestē. Es nezinu. Pats turnīrs Bukarestē VRS Drakolans, man liekas, izskatās fantastiski, bet, ja salīdzina pilsētu ar Rīgu, tad Rīga uzvar vienkārši, man liekas, katrā cīņā.
Bet, Portu, tas atkal ir jau pavisam cits spēlētājs. Man liekas, ka Rīga tāpat ir skaista, bet, Portu varētu būt saulaināka novembrī, decembrī atvainojos. Un jā, tas ir Havens ar 4. raundu. Jā, Havens ar 4. raundu. Vai komentētājs guļ? Jā, komentētājs bija bišķi katru bijies. Vajadzēja atbildēt uz šo to. Vajadzēja atbildēt uz šo to. Tehniskajā departamentā. Atkal rauns izskatās, ka Havens katru raundu, citu varbūt var parādīt live odus, kādi šobrīd ir live odi. Impo Sonijas, Sakauja, Vlaģiku mēģināja spēlēt agresīvāk, un šeit vajag dziļos flashiņus. Šeit atkal tie payback raundi visu laiku A kontakts, tie tādi antistratīvi. Impo Sonijas mēģina pāršaut, tas ir izdodas jums spēcīgāks ierocis. Dziļš Moldovs un Havens 1,37 un 2,87 uz Exilium. Kaut kādi šādi ir tie dzīvie koeficienti. Atjaunosim arī vēl pēc 2 raundiem. Pastīsimies, kā tad mainīsies situācija. Un jā, dāmas un kungi, Klojs šobrīd, Krisī G šobrīd izskatās, ka tas ir saves. Te ir noteikti jāseivo. Varbūt uz pēdējām sekundēm. Nē, tomēr nebūs rīteiks. Dāmas un kungi. Exilium. 2,5. Manuprāt, ļoti svarīgi vispār tas, ka viņiem izdevās šo te pirmo kārti uzvarēt. Nu, nevis pirmo, bet tieši Dastu. Kaut kā vispār sevi pieteikt, ka viņi to var izdarīt. Nu, varbūt arī mazāk stresiņš uzreiz. Tāpēc, jā, komanda Exilium noteikti malačs. Ap citu, tikko aiz muguras arī, varbūt, ja tikko pievienojāties, mums bija Sunshine pret Garāžas pirmās līgas spēle. Tur Sunshine 2-1 uzvarēja. 2-1. Tur bija, jā. Sīva cīņa kartē The Train. Nu, jā. Vajadzēja to kakliņu izrakšķināt, kā saka fizioterapeiti. 2-5. Šī komanda uz vienu no šīm komandām tātad iekļūs arī fināla turnīrā. Mēs fināla turnīrā lielajā finālā. 3,67 jau uz Exilium. Nu, Optibets izskatās, ka grib, lai es uzlieku piecīti. Krisīs. Atkal A rauns. B ir reāli uzpašots. Tas ir midā neviens nav. Tam ir jābūt atkal A raundam. Belīs nomiso smokus ar citu. Tad Havens kaut kā ļoti pauzē. Cipa nav tādi agresīvi, kaut kādi crazy raundi. Var arī just, ka mums... Paga. Nu jā. Jā. Tā, ko es biju teikt. Jā, 2-2 situācija. Tikko nodevu visu informāciju. Krisī G tikko dabūja kilu. 1-1 situācija viņam Klojam. Pret Proksiju Klojs nodod savu pozīciju. Proksijam spēcīgāks ierocis, varbūt pat labāks leņķis, bet nē, tas ir Proksijs. Dāmas un kungi, dzirdam arī emocijas. 6-2 un Exiliumiem vai ir nauda? Nu, nauda ir ne tik daudz, kā gribētos. Krisī G uzreiz paņem Aviku. Viņš ar to labi var strādāt.
Pastīsimies, kā viņam sanāks, varbūt dabūt entry. Nu, ko tagad Havens dara? Katru raundu iet tā meinā, katru raundu dažreiz izsūta kādu midā, atkal A rauns. Jūs jokojat? Nē, tagad ir A rush. Tagad ir A rush, un tieši raundā, kad Zilim spēlē ar 3B. Jā, Vladiks jau dzird, ir iedots insta donut smokes, Belīs ar smoku dabū vismaz vienu, bumba tiek likta defaultā. Un šeit dāmas un Belīs ar vēl vienu kilu, starp citu divus dabū viņš. Vladiks joprojām tiek rādīts aiz šīta smoka. Belīs zem laba flasha mēģina iet templī. Proksijas kā vienmēr. Spicāks un ātrāks. Proksijas pret MP9 mēģina uzvarēt. Krisīs viņu piesaist. Maktenam ļoti sarežģīta situācija. Maktens ne pat kilo nevar dabūt, man tā liekas, ne, tomēr dabū 1-3 kili. Un dāmas un kungi Exilium ar trešo raundu. Defuse ir, kits ir, 3-6 ir rezultāts. Pastīsimies, kā tad. Un te Krisi G ilgi tur savu kulaciņu, Hikarijs viņam nedod to kulaciņu, un rekur arī beidzot divi brāļi sadraudzējās vēl ciešāk. 12 sekundes. Šeit arī ekrānā Vipskijs, komandas Havens treneris. 0-7. Iespējams, viņam patīk Ronaldu. Iespējams, tas ir kaut kas saistībā ar kaut ko citu, varbūt dzimšanas mēnesis. Nezinu pats, kurā mēnesī dzimis Vipskijs. Bet, nu, 7 ir uz viņa formas, un 7 ir arī tas, ko Havens grib savākt šajā raundā. Kas notiek ar live koeficientiem pēc šajā spēlē? Es domāju, iedosim update tūlīt pat. Krisi G ar dziļo smoku, dziļo flashņu atvainojos, piezūmo šo te garo kasti. Un Krisi G. Krisi G. Nu jā. Tiek uzpašota rampa, bumba ir te bāzē, un Haveniem tāda sajūta, ka bez tiem A raundiem pilnīgi nekā nav. Pilnīgi nekā nav. Nu, viņi spēlē to defaultu, kaut ko kustina to karti, bet, nu, es nezinu, jo viņi laikam baidās tik nomētāti B leinā, viņi tik baidās no tā, ka viņus nomētā midā, un tad, principā, A ir vienkārši tas, kur tu vari uz haļāvu uzminēt, ka varbūt tur ir viens, viņš vai arī neviens, un tad tu tur mēģina aiziet. Nu, gudrs plāns, bet, ja uz to ir balstīts tavs gameplāns visā kārtē Ancients, nu, tad, man liekas, diezgan švaki. Tad ir, es domāju, diezgan švaki. 2-6. Šobrīd 3-6, bet 2 dzīvi. Tas ir tas, ko es biju pateikt komandai Havens. Un, nu, pagaidām tad ir ļoti lēna spēle. Ja godīgi teikšu, bišu garlaicīga, tas diezgan garlaicīgs Ancients. Kaut kā galīgi es nevaiboju, Dasts bija daudz ātrāks. Un, jā. Odi, 3-23 un 1-30, dāmas un kungi, šobrīd, nu, man liekas, jūs paši saprotat. Exilium sāk taisīt comebacku. Naudas nav Haveniem. Zaudē šo raundu 6-6, tā ka trīnītis uz Exilium ir diezgan jaudīgi. Ar kodu Clever jūs iegūsiet 10 eiro bonusiņu. Esporta klubs jau vaļā pēc 40 minūtes. Nu, tagad jau viņš ir vaļā. Man liekas, droši varat būt klienti, paņemt kompīti, uzspēlēt facetiņus, gatavoties nākamajai Clever sezonai, vai arī pacelt facet līmeni. Zinu, ka T-Stormam ir 8. līmenis, pieņemsim. To izzaram 10. un viņi visi ir šeit šobrīd. Tā ka, jā, varat uzspēlēt. 4-6 ir insta flashiņš tāds keivā, bet to nodadžoja Haveni. Ak, Dievs, ja tas būs 8-4, tas būs tik nepelnīti priekš Haveniem, jo man liekas, ka Exilium tā kā labāk spēlē šobrīd.
Bet te labs flash. Un Krisī G. Uznedo smoku. Un jāsēvo. Krisī G. Kur tu skrēji, Krisī G? Tev vajadzēja nosēvot. Kāpēc tu tur skrēji? Te CT bāze. Nu, ok, pēdējais Vladiks. Imposonijas ar Valblangu. Are you kidding me? Cheateris. Kā viņš zina, ka viņš tur ir? Es nesaprotu. Vladiks jau diviem jau vēl trešo dabūs. Bet uzsprāgs. Ne? Nē, neuzsprāgs. 7 sekundes. Jā, 7-4. Rezultāts 7-4, bet tāda sajūta, ka ir kaut kāds, es nezinu, tur 8-3 par labiem zilījumiem. Kaut kas crazy. Jā, sākumā vienkārši Havens aizskrāja ar tiem raundiem. Dāmas un kungi, liels paldies arī mūsu atbalstītājiem KFC, Cyber Empire, Neoplay un Opti, bet, protams, līgas ģenerāls sponsors. 4-7. Keši, ka midā, moļuki midā, viss kaut kas tur sāk krist un viss kaut kas tiek mētāts. Havens beidzot izspēlē raunds ar Leinu, mēs dabojam kilu. Nu, labi. Krīts. Es dzirdēju, paldies. Es dzirdēju radio atbildi. Nu, man liekas, es nemeloju. Reku, redzi, kā te ir Štēles. Beidzot, ok, Hikari dabū kilu. Beidzot, mēs kaut ko redzam ekrānos. Es te aizrādīju Džekam, ka es nevienu kilu neesmu redzējis jau labu laiciņu. Bet, te 3, tu vienkārši uzreiz Rodiots sadusmojās un uzreiz parāda vienkārši visus kilus. Kā sapsihojās. Jā. Rodiots zina taimingus un te numur 5. Mēs 100% izpīkos, proksīs tomēr. Un jā, dāmas un kungi redzējām, beidzot 6 raundus, 6 kilus, to uzreiz ir prieks skatīties. Paldies Rodioram, viņš tur bišķi pahalturēja. Jā, dāmas un kungi. Kaut kā tā. 7-5. Nu, es nezinu, kāda ir Odi, kā tev liekas, Lāci? Kāda ir šajā brīdī Odi? Es paprasīju tikko. Replays, bro! Hikari! Hikari! Redzējāt animāciju? Nu, tas ir pilnīgākais bangeris. Uz ko tu likt uz Volvo šobrīd, Lāci? Okay. Džeks saka Haveni. Nu, man liekas, ka Exilim T-Sides 3 koeficients, laba stēle. Belīs jānošo Belī. Kas ar Aimu? Visu izdara, un te skrīts arī tiek izslēgts, dāmas un kungi, Exilium uzvar pīstoļu raundu visticamāk. Bumba tiek likta, Proksīs mēģina ar dualiem ļoti tālu aizķerties. Nesanāk. Nu jā, Exilium, dāmas un kungi, ar 6. raundu. Daņčiks. Viss lūdzu. Džeki priecīgi, un tagad mēs redzēsim Hikari taktikas. Kaut kas ritīgi production roomā tikko apsikojās. Iespējams, Oli, bet SB pret Astral komentēs neviens cits kā Eriks Doisters. Nu, jūtu, ka viņš varētu labi nokomentēt. Skrīts. Nu, vismaz pirmo karti. Hikari.
Ikarī. Dančiks. 7-6. Nu, jāparāda, laikam, tas executes, tas numur 9 Rodion, jo tur numur 9 ir kaut ko izvilcis. Varam parādīt line-upiņu? Productions var parādīt man line-upiņu? Executam. Numur 9. Nu, ot, būs longa smokes. Longa smokes krīt. Un... Vsjo, Hikari uzvara, man liekas, Lanu, man liekas, Dančiks. Gandrīz vēl vien dabūja, by the way. Un safeikoja B un iet uz A. Safeikoja B un iet uz A. Bro. Oh my god, bet paga, Havins vispār randomā var uzvarēt raundu. Randomā var uzvarēt raundu, bro! 10 sekundes, Belīs. Havins uzvar raundu. Fakeplanto, nefakeplanto. Uzlika bumbu, actually. Headshotā pēdējais. Belīs, Belīs, Belīs! Oh my god. Havins 8-6. Tas ir pilnīgākais cinema. Redzam, čatā ir arī pieejams tāds pats nereālākais čoks kā Stanlijs, Rozenbergs, Mailis Čants skatās, kā viņa bračka spēlē Leksijas. Un, nu jā, daudz FNC, Aimeris. Nu, daudz top G, daudz top G čatiņā. Īpaši sautauts Leksijam. Viens no labākajiem spēlētājiem Prēļos, top 2 vielo Prēļos. Havens pret Exilium. Nu, te džeki ir sagatavojuši, ir izdrukājuši prakšītu un treneris Vitālijs Valdis. Jaunas bikses Vitālijam, jaunas kurpes Vitālijam. Havenos algas diena bijusi. Un 8-6. Algas diena arī garāžai un Sunshaineiem. 100 eiriki garāžai un 3 soķi Sunshaineiem. Apsveicam Sunshine uz iekļūšanu e-sporta virslīgā. Havins, skrīts. Skrīts. Shoulders, 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 shoulders. Ļoti ātri nosmaukoja. Un executes to smoku. To smoku iet Exilium. Varētu būt kļūda. Skrīts. Ak, Dievs, tur ir lodīte un viss būtu. Proksijas ar ātru rotāciju, viņa MK ir ļoti precīza un Vladis kaut kādā veidā tomēr atkāpās keivā. Proksijas jau tur longu mēģina spēlēt. Mēģina atrast kādu spēlētāju un vai varēs defot. Principā, starp citu, vispār var defot. Var mēģināt defūzot bumbu. Bet te izlec Exiliumi. Klojs un Vladis 2-1 Impulsonijas. Te viens. Ak, Dievs! Exilium nereāli svarīgu raundu caur smoku iepašo B-saitā. Hikari taktika. Krisi G arī kaut ko bišku jau sāk kārtot austiņas, visu sakārto sev. Un ir gatavs nākamajam bairaundam. Belīs novilcis kurpītes. Ļoti interesanti. Nu jā, nu te tiešām komanda Exilium. Un uz A redzam ļoti daudzi skrien uz A. Lai Voldus varam parādīt. Un aizvērtas likmes un neoplē pastīties uz tiem baneriem, uz tiem neoplē baneriem, dāmas un kungi, nu, ļoti interesanti. Un āraš, Havens arī šo te darīja, bet te Proksijas labu pozīciju ieņēmis. Visticamāk negaidīs. Proksiju nočeko, Proksiju randomā vienkārši nočeko. Jā, nu te izskatās, kā varētu būt, ja kas pirmām kārtām kaut kad varētu būt replays un kaut kad varētu būt arī niča 8-8.
Īpaši šautauts arī vienam no labākajiem glīka mārketinga menedžeriem un brenda ambasadoriem Vohanam. Redzam arī Vohanu čatiņā. Cilvēks, kurš taisa lielisku bolonēzi, bet ne tik lielisku kā KFC Gamer Combo. Ne tik lielisku. Aleks arī no čatiņā, starp citu, no Baša e-sports komandas 2. līgas čempioni. Nākamajā sezonā redzēsim viņus 1. līgā. Все. Sensi redzam tikko Vipskiju. Un e-sporta virslīgas 1. pusfināla. Trešā karte. Kas man pazuda? Tikko ielikoju Discords. Pagaidi. Jā, viss kārtībā. Es esmu diezgan labs tech supports. Bumba ir B-saitā, man te bišķi kaut kas uzkarās Discordā, bet mēs jau zinām, kā ir ar tiem Discordiem. Dažreiz kaut kas uzlako, dažreiz nē, dāmas Vladīgs tuvu. Vladīgs sāk stresot, nē, viņš ļoti mierīgi, starp citu dabū 2 kills. Un dāmas un kungi, Exilium izvirzās vadībā. 8-9. Exilium izvirzās vadībā. Pirmo reizi pa šo visu, man liekas, tā kā laiku viņi var aizvērt šo spēli. Jo vienā brīdī Dastā tur bija 6-1, man liekas, tur bija 7 koeficients uz Exilium. 7 koeficients bija. Bro, that's crazy, to be honest. 8-9 ir rezultāts. Vitrāžs. Un A-rauns tieši šajā pašā brīdī. Hečutā ir spēlētājs. Imposonijas hečutā. Vajag hešku iemest. Proksijas palīdz heškas. Kāpēc nemetat? Oh my god, bet heška pretī. Un nodeg Imposonijas beidzot. Vladīgs 17 HP, 1-2 klačs. Var aiziet un atkāpties uz B. Vai to arī izdarīs? Jā, Donatā viņu dzird. Viņš domā, ka viņš apčakarēs pasauli. Bet viņu to it apčakarēs. Jo numur 1 uzkāps Heavenā un dabūs kilu pēc 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Labi, dāmas un kungi, kas notiek čatiņā? Čau, Frīs, paldies, kas ir pievienojies. Panars, 4 kailo čuvaks, ex-invesko. Kādā veidā? Dāmas un kungi, jārunā ir nedaudz klusāk. Man tikko pateica tehniskais atbalsts. Bišku klusāk jārunā, tad arī būs ASMR streams. Hikari. Viens no aktīvākajiem spēlētājiem vispār Latvijas Twitter komunā aktīvi lieto arī dažādus sociālos tīklus. Varat pievienot Hikari Twitterī, Snapchatā, Steamā. Aleksandrs Ārgalis. Iepriekš spēlēja Arķama Makarova vadībā. Tad izdomāja taisīt savu projektu kopā ar Krisiju. Un tā arī radās komanda Exilium. 9-9 rezultāts. Exilium dodās kaut kur. Un dodās viņi kopā. Mēģina parādīt bumbu laikam. Bumba parādīja. Un rotē 5. Pastieties, cik labi nospēlē Exilium. Parādīja bumbu un aktīvs Imposonijas pārspēja Vladiku. Un ar otro vilni īstenībā ļoti interesanti spēlē. Bumba kritusi. Varētu rīplī vai odus. Jā.
No viss. Paši redzam, ir mums replay, tikko arī pasūdzējos par vienu citu stēli. Mūsu storiju cilvēkam, dāmas un kungi, jūs paši redzat, kāds ir bais. Jūs paši redzat, kāds ir bais, un jūs zinat, ko Havens darīja šādos raundos. Nu, es gan zinu, ko dara komanda Exilium. Šāds. Apmeni, kaut kāds šāds setups. Un dans. Sadag. Bet turpinās it kā šis te B splits. Es nevaru saprast, kas tas par raundu. Cipa viņi sameta, bet tad viņus nobloķēja, un tad viņi tā kā apstājās un kaina gribēja splitot. Nu, Exilium ir komanda ar taktikām. Nu, te vēl otriem vilnim bišku pietiks. Ir 2 smoki, ir 1 smoļuks. Re, kur arī ir tie smoki. Nu, īstenībā var sajiet. Normāls executes beigās sanāca. Nav nekāds lētais. Oh my god, ew! Ew! Vladiks 1 pret 2. Vladiks! Nu? Frīpers, defaultais angles. Smokā 6 čūvaks. Smokā! Replays. Var replayu paprasīt. Iepret tikko klačam. Replayu varam parādīt, ja ir iespējams. Crazy clutch, to be honest. Crazy clutch. Haveniem timeouts. Dans visticamāk nokaloja timeoutu. 1 rauns jāuzvar Haveniem, lai tiktu finālā. That is crazy. Bookmakeri lika Exiliums kā uzvarētājs, bet, to be honest, vienmēr, tā kā es šajā mačā redzēju Exiliums kā favorītus, jo viņiem ir lielāks mapuls un visa tā štēle. 12-9, dāmas un kungi. Vai mēs taisam uzvarētāju un zaudētāju interviju? Ok. Ideāli.
Cik agrs starts, jūs pat nevarat iedomāties. 4 no rīta cēlos. Šausmas. Vitrāži. Nevar uzput, tu dabūsi kilu, viņš dabūna uzpu kilu, bro, 3-5 situācija. Moļuku izdedzināt vitrāžu, 15 HP, viņš nodag. 4-3 vēl ir cerība exilījumiem, bet Haveniem šeit ir jāizvar games, jo viņi nav, tā kā, man liekas, stabili. Tā kā tie visi raundi tādi stresaini, kaut kādi dīvaini tie raundi ir, ko viņi uzvar. 12-9 exilījumi. Ir 2 Galili, ar ko strādā tikai viens Molotovs Vlaģikam. Kur tu esi? Tu esi nulīte. Ok, tu ej kaut kur tur. Numur 4 ir iepašojis, starp citu, A-saitu tikko. Tikko iepašoja A-saitu. Un Proksijas Raviku pamanīja laikam banānā vienu, Skrīts, Aimeris, dabū vienu kilu dāmas un te viss var beigties exilījumiem. Te vajag brīnumu no Hikari. Hikari ir iegājis smokā, dabū pirmo. 2 ir longā, vai viņš var prīfairot? Viņš man liekas, ka var prīfairot, protams, ka viņš var. 50 HP var strādāt, 15 sekundes. Uz A nevar aiziet. Jāplanto ir B saitā vai jāuzvar vienkārši fighti. Props ir GG. GG. Komanda Havens uzvar un, dāmas un kungi, nākamais pusfināls ir, jūs paši zinat, kas Astral pret Oli, bet SB un Havens tomēr 2-1 uzvar. Dans, Proksijas, Vipskijs, Vitrāžs un Skrīts. Dāmas un kungi. Tāds ir tas line-ups, kas tikko uzvarēja pirmo pusfinālu. Nu, diezgan jaudīgi, diezgan ilga spēle, mazais kameras gļuks, bet viss kārtībā. Te jau Džeks arī meklē, starp citu, kādu ko nointervēt. Kamerai pagāja garām, kā arī jaunas bikses, jauns krekliņš, arī Klojam. Vēl viens skats stūvplāns. Nedaudz. Hikari negrib, lai viņi filmē. Viņš tikko pateica, ej prom. Ej prom. Nu jā. Dāmas un kungi, nu apsveicam. Apsveicam komandu. Un te arī intervija. Vajadzētu būt, ka man ir ok, hypes. Tūdaļ pēc maza brītiņa pie manis būs Dan. Ok, kamēr sasveicināsies ar visiem, kas par spēli, tiešām ļoti interesanta spēle. Tikko mums bija jūsu ekrānos un mūsu ekrānos, un te jau nāk arī Dans. Aplausi Danam, uzvarētājiem šīs sērijas, ja? Aplausi, nu. Aiziet. Bija grūti? Nu, nosacīti. Mums tas CT-sēdz tāds piekliboja bišķiņi, bet, nu, beigās Imposnijas uzvarēja 2-4. Un viss kārtībā. Ok. Kāds plāns uz finālu? Nu, vispār, kā tev liekas, kurš tiks finālā? Kura komanda? Uztaisi intrigu mazu gan šeit zālē, gan skatītājiem, visiem pārējiem. Nu, es domāju, ka Astral, bet es gribētu, lai Olibet. Ok. Jūs dzirdējāt šo? Ok. Un vai būs kaut kas īpašs sagatavots uz finālu? Piemēram, kaut kāds, nezinu, kaut kāds īpašs veto, kaut kāds īpašs taktikas, nezinu, tur bļaut skaļāk tā, lai viņi dzird, lai viņi notiltotos vai kā? Mūsu vienīgā taktika ir būt skaļiem, tāpēc, ka mēs pilnībā negatavojamies šim turnīram, un mūsu mapuls ir ļoti traģisks. Īsi, bet godīgi. Jūs dzirdējāt šo šeit. Ok, bet atpakaļ pie šīs spēles. Kas tev likās viena spilgtā lieta no šīs sērijas un viena, rīktīgi tumšā lieta? Tumšā lieta ir tā, ka mēs nevaram uzvarēt pret anti-eko un pret sliktiem bajiem, bet ļoti pozitīvi ir tas, ka mēs varējām saņemties raundos, kuros mums nebija daudz naudas, un kuros mēs varējām, raundos, kurus izsakās spēles likteni, mēs varējām saņemties un varētu. Ok, un ko tu pateikt saviem pretiniekiem šobrīd? Good luck. Ok, good luck. Tiekamies jau pēc maza brīža, jau nākamajā sērijā, kur mēs redzēsim jau nākamo spēli Astrals pret Olibet. Tiekamies tur.
Pasaulē notiek daudz episki notikumi, kā piemēram cilvēki plāno nolaisties uz Marsa, vai arī leģendārās un kraukšķīgās KFC vistiņas, kuras ir svaigi pagatavotas ikdienu un ar rokām ceptas 11